Grāmata Dere Hašem, autors Mošē Haim Lucāto, Ramhaļ. Un mūsu šīs dienas temats ir, kā iespaidot pasauli, izmantojot visaugstā vārdus un dažādu malahim vārdus. Tātad te nu mēs redzam, ka iepriekšējā lekcijā bija izpētīts, kā mēs izmantojam visaugstā vārdus, saucam visaugstā vārdos, bet te jau parādās arī tāda iespēja, ka var saukt dažādu malahim vārdus, šo sūtņu vārdus, tā saucamo eņģeļu vārdus, ja, kas ir dažādās citās literatūrās, jo katrai šai radībai savs vārds, savu īmja no krievu valodas, kā varam tulkot. Visaugstais deva līdzekļus, lai anulētu dabas robežas, un arī, lai varētu cilvēks iemaisīties lietu notikumos. Nu, tas ir deva brīnuma iespēju cilvēkam. Visaugstajam ir vārdi, un radība var saukt visaugstā vārdos un tuvoties visaugstajam. Tad arī visaugstais nāks pretī. Tātad, ja mēs saucam visaugstā vārdā, attiecīgajā kāds, nu kurā brīdī nepieciešams, visaugstais var atcelt dabas likumu, mainot šī likuma garīgo sakni garīgajās pasaulēs. Tātad visaugstais maina šī likuma sakni garīgajās pasaulēs un nāk tātad šī procedūra uz leju uz mūsu pasauli un, nu, tātad izmainās notikums vai process mūsu pasaulē. Saucam visaugstā vārdus, bet ir daudz detaļu šai lietai, lai realizācija notiktu. Ir jāsaskaņojas ar objektu, ar tā kārtību. Tātad mums jāzina katram objektam, kāda ir viņa īpašības, ja kāda ir kārtība un citas lietas. Un vārda saukšanai jābūt precīzai. Tātad jāzina visaugstā izpausme attiecībā uz šo objektu, kas mums ir vajadzīgs mainīt. Ir dažādi līmeņi. Tātad daži cilvēki izies no nedaudziem ierobežojumiem, citi no daudziem. Tātad cik visaugstais to atļaus un cik cilvēks pats būs sevi sagatavojis. Pravietība ir visa virsotne. Bet tā tad izēja no dabas likumiem, te autors saka, vēl nav pravietība. Par pravietību mēs te vēlākās lekcijās skatīsim. Var arī nebūt pravietis un iziet no šiem mūsu pasaules dabas likumiem. Tā tad var izmantot objektus garīgi un izpildīt darbības, ko nevar fiziski. Tā tad ir materiālā pasaule, kas ir redzama ar mūsu maņu orgāniem, un ir garīgā pasaule, kas nav redzama ar šiem mūsu maņu orgāniem 5, bet ir uztverama ar saprātu. Ja sauksim šos vārdus, tad tas izmainīs rezultātu, sākot no garīgās saknes garīgajās pasaulēs līdz mūsu pasaulē. Ja mēs saucam personu pēc vārda, pēc būtības, tad šī persona sāk rēģēt. Nu, jebkurā sabiedrībā tas tā ir. Gan arī cilvēku sabiedrībā, ja mēs sauksim cilvēku vārdā, cilvēks attiecīgi rēģēs, atsauksies. Ja pareizais cilvēks sauks pareizo vārdu, tad tam sekos rīcība no vārda, no sākuma līdz beigām. Visaugstais tūlīt atsaucas, sūta rīcību materiālajā pasaulē, konkrētu lietu no materiālās pasaules uz materiālo pasauli, no garīgām pasaulēm, no garīgām saknēm, kas ir visaugstā rokā. Tātad te iet runa tālāk par malahim, par šiem sūtņiem. Šie sūtņi, šie malahim ir pilnveroti darboties garīgajās pasaulēs, kas kādu veidā nes visaugstā gribu uz mūsu pasauli. Tātad visu šī izmaiņa arī, ko teiksim cilvēks, kas sauc visaugstā vārdu, un kā rezultātā cilvēks grib šo izmaiņu ar visaugstā piekrišanu, visaugstais šo izmaiņu sūta, kas kādu veidā caur malahim, caur sūtņiem, caur garīgajām pasaulēm uz leju uz mūsu pasauli, un tādējādi arī notiek šī izmaiņa mūsu pasaulē. Garīga rakstura izmaiņas garīgajās pasaulēs, kas rezultātā izmaina objektu mūsu pasaulē, fiziskajā.
Visas pasaules tās ir galvenās 4. Nu, ir ļoti daudz apakšpasauļu, tā saucamo, bet galvenās ir 4. Un katrā ir šie savi malahim, kas darbojas pastāvīgi, uzturot katru pasauli un saņemot no visaugsta enerģiju. Un šo enerģiju dodot tālāk objektiem mūsu pasaulē. Visaugstais var mainīt šo malahim rīcību, jo šie malahim uztur pasaules likumu pastāvību. Bet tāpat arī šis malahs var mainīt lietu kārtību, mainīt notikumu tempu, bet nerada neko jaunu. Tātad, kā tad tas notiek tagad? Cilvēks sauc visaugstā vārdā, lai izmainītu kādu lietu šī pasaulē. Visaugstais dod impulsu šiem malahim, un malahim tā tad vai nu pātrina vai palēnina šo procesu tempu, bet nerada neko jaunu. Tā tad izmainīt var, bet radīt jaunu neko nevar. Radīt jaunu var tikai visaugstais pats personīgi. Te tāds piemērs par šīm Ēģiptes mocībām atkal, kas nāk no Toras. Tā tad ūdens asinis, ja? Ka ūdens tik pārvērsts asinīs. Ūdens ķīmiskais sastāvs mainījās uz asins sastāvu. Tātad jauns nekas netika radīts, ja? Vienkārši ķīmiskais sastāvs tika mainīts. Šie malahim mainīja sastāvu. Viņi arī pie tās mocības, kur bija tās daudzās vardas Ēģiptē, pātrināja šo varžu vairošanos Ēģiptē. Tāpēc arī bija Ēģiptē ļoti daudz šo varžu. Jo nekas no jauna, jo viņas netika radīts, viņas vienkārši vairojas milzīgā tempā, kur šie malahim šo procesu pātrināja. Tātad malahim šie sūtņi, ja, var pātrināt vai palēnināt procesus ar lielāku spēku, ātrāk, lēnāk un tā tālāk. Un te nu parādās arī tāda iespēja, ka var griezties personīgi pie šiem malahim cilvēks. Ja sauks vārdu, šī malaha vārdu, ko visaugstais devis šim malaham, bet tikai robežās, ko visaugstais devis. Tātad nekas jau nav bez visaugstā kontrols. Cilvēks domā, varbūt viņš apies visaugsto, ja, griezīsies pa taisno pie šī malaha, ja, un izdarīs izmaiņas, teiksim, šī pasaulē sev par labu, bet visaugstais jau visu redz un zina, viņš vienkārši vai nu pieļauj vai nepieļauj šo procesu. Un var arī griezties pie visaugstā šo malaha starpniecību, tātad arī tāda iespēja pastāv. Es saku, kā pa starpnieku tā šo malaha pieņemt, ja pašam bailes no visaugstā. Un te nu pastāv ļoti liels iespējas cilvēkiem kļūdīties. Un var nonākt pie elku kalpības. Kā tas arī notika. 3. paudzē pēc Adama, pēc pirmā cilvēka bija Ēnoša paudze, ja, kur sākās šī elku kalpība, kur cilvēki, lai uzlabotu, teiksim, savu situāciju dažādas jomās, dažādās, ja, mainīt dabas likumus, viņi griezās pie šiem malahiem, nevis pie visaugstā patiešo. Tad bija tāds sākums tam bija, ka griezās pie šiem malahim, apējot visaugsto, bet arī visaugstajam kalpojot. Nākošais etaps jau bija, ka tikai griezās pie malahim, ja, lai izpildītu savas vēlmes, lai varētu īstenot, un visaugsto aizmirst pavisam. Tāpēc arī bija šī visa lieta, ja, kad visaugstais kā tās tika aizmirsts, ja, no šiem pirmiem cilvēkiem, pirmām paudzēm, un beigās nonāca tā, ka Abrahams atklāja visaugsto pa jaunu, kad visam ir viens šis radītājs. Visiem objektiem, visai pasaulē ir viens radītājs, viss iziet no viena radītāja, nevis no daudziem šiem malahim. Tāpēc bija tā, kad pirmie cilvēki, ja, kad sāka šos malahus, kā saka, šos malahim pielūgt pat, ja, un griezties pie viņiem, sāka baidīties no visaugsto. Un gāja tikai pie šiem malahim. Un paudze pēc paudzes jau domāja, kad šis malahs, šis
angels, ja šis eņģelis ir neatkarīgs. Un sākās ļoti liela elku kalpība cilvēcē. Tātad ir divi veidi, jau te parādās, ja, kad sauc visaugstā vārdus, tad visaugstais liek šiem malahiem darboties atkarībā no cilvēka, kā saka, vēlmes. Šiem malahiem darboties ar lielāku spēku, vai arī, kā saka, mainīt ķīmisko sastāvu procesiem, ja, dažādiem dabas, kā saka, objektiem. Vai arī cilvēks var saukt patiešo šo malahu vārdus, ja, un arī tad var, kā saka, iedarboties uz šo dabu. Bet jāzina, ir pareizie vārdi, lai iespaidot šos malahīm. Bet viss nav tikai atkarībā no cilvēka egoistiskās vēlmes un cilvēka fantāzijas, bet visi procesi ir ierobežoti. Jo ir arī lietas, kas nemainās pasaulē. Visaugstais to viss ierobežojas, lai cilvēks nesagrautu pasauli ar šo savu rīcību, ja? Jo agrākos laikos bija ļoti spēcīgi šie burvi, arī dažādi šādi cilvēki, arī kas šos dabas procesus, šos malahus izmantoja savām vajadzībām, ja? Lai iegūtu varu, lai iegūtu līdzekļus, pēc kā visvairāk cilvēks dzenās. Un tāpēc visaugstais to visu ir ierobežojis, lai pasaule netiktu sagrauta. Lai cilvēks ar savām ambīcijām nevarētu sagraut pasauli. Tāpēc cilvēka vēlme var arī neizpildīties. Šī gadījumā ir tā, ja cilvēks, kas ir tuvu pie visaugstā, ja, un tad viņš sāk izmantot visas šīs lietas savām vajadzībām, personīgām, egoistiskām vajadzībām, ja, tāds saņem lielu sodu, un tādām nav vietas Olamā Bā, tas liels, kā saka, grēcinieks ir. Jo, te gudrie saka, nav labi spēlēties ar valdnieka kroni. Tad cilvēks ir nonācis valdnieka redzeslokā, ja? Un kā jau te iepriekš te bija lekcija par Satanu, par šo prokuroru. Jo tiklīdz cilvēks sāk darīt kaut kādas darbības, ja, vai kādu lūgumu izteikt visaugstajam, vai arī saukt visaugstā vārdus, lai izmainītu kādu dabas procesu kaut kur, tā tūlīt Satana sāk cilāt lietu. Tiesas process sākās pret šo cilvēku, jo tad, visaugstais un visi malahim, ja visi grib zināt, vai šis cilvēks ir cienīgs uz šo dabas procesu izmaiņu vai nav. Un visam tam, kas notiek, ja, šī izmaiņā šai procesā jābūt visaugstā gribai vispirms, lai būtu tā, ka visaugstais arī gribētu, lai būtu šī izmaiņa šai pasaulē. Nevis cilvēka egoistiskā vēlme. Ja ir pamats šī cilvēka egoistiskā vēlme, tāds cilvēks saņem lielu sodu. Tāds ir tas, kas spēlējas ar valdnieku kroni, un var sakot, kādreiz es te klausījos, ja, kad, ka tas ir tāds, kas šo izmanto, iegājis valdnieku pilī un okšķerē pa istabām, teiksim. Valdnieks skatās kamerā, ja, kas man tur istabās notiek, ja, tur cilvēks kaut kāds iegājis, tur pēta, ja, un tad nāk un spēlēs ar valdnieku kroni, un tāds saņem smagus sodus. Tātad neiesaka vispār nodarboties ar šīm lietām, bet mēs te apskatām tāpēc, lai zinātu, kā visi šie procesi notiek. Lai sauktu visaugstā vārdu, ir noteikumi. Visaugstajam jābūt tuvu cilvēkam, tātad cilvēkam jāpietuvojas visaugstajam. Ir svarīgi, kā cilvēks dzīvo, kā uzvedās, kāda ir ģimene, kādas domas, vai ir Toras cilvēks, vai mācās, vai teiksim, ir ļoti svarīgi, vai ir, kā saka, labojas savu raksturu īpašības savas. Tātad vajag ļoti tuvoties visaugstajam. Jo tuvāk visaugstajam, jo ātrāk sasniegsi mērķi. Jāgrib dzīvot saskaņā ar Toru 100%. Tāpēc visaugstā vārdu sauc tikai lielie taisnie, un tikai, lai izpildītu visaugstā gribu šai pasaulē, lai pasaule nonāktu pie mērķa, nevis savām egoistiskām vajadzībām. Bet, ja sauc šos malahus, ja,
tad cilvēkam nav jābūt augstā garīgā līmenī. Arī tā var būt. Sauc šos malahu vārdus arī ļaundari. Un arī labie cilvēki sauc šos malahu vārdus, gan ļaunais, gan labais. Tātad ir jāzina vārdi. Un tad var darboties caur šiem malahim. Bet parastām cilvēkam te jau kā jau te katru reizi tiek brīdināts, ja, neiesaka ar šīm lietām nodarboties. Tātad, kas spēlējas ar valdnieka kroni, tas pazudīs. Tas ir tāds kā likums te dots. Jo tu nekad nezini, vai tā vēlme, ja, kas tevi ir, lai izmainītu šo dabas procesu, piemēram, vai notikumu pasaulē, vai tā ir saistīta ar visaugstā gribu vai nav, vai tā ir tikai tā egoistiskā vēlme. Nu, par šo egoismu liels sots jāsaņem pazušana. Kā te rakstīts. Tātad cilvēki paceļas augsti šos darbības darot un nokļūst zem uzraudzības stingrākas. Un ir vairāk sodāms šis cilvēks. Tie, kā jau es teicu, Satans sāk pacelt šo lietu šim cilvēkam. Cilvēks nonācis ir garīgo pasauli redzeslokā. Un vēlreiz te autors brīdina, ka nedrīkst savām interesēm izmantot nevis augstā, ne arī šo malahim vārdus. Te ir tā teikts, ka tā cieta, piemēram, Rabijā Kīvā un 10 gudrie, jo bija reizes arī, kad viņi šos vārdus izmantoja arī savām vajadzībām. Un tas ir ļoti liels sots iedarbojas pret taisnējiem tajā brīdī. Tāpēc, galīgi neiesaka nodarboties ar šīm lietām, ja, ar tā saucamo praktisko kabalu. Jo nekad tu nezini, vai tas ir visaugstā, saka, prāts, ko tu esi izdomājis izmainīt šai pasaulē, vai nav visaugstā prāts. Precīzi nekad nezini, ja. Var gadīties, kad cilvēki, kas tā dara, ja, tiek sodīts. Tāpēc iesaka mācīties Toru, zināt, kas tas tāds ir, kā šie procesi notiek, bet nekad to visu neizmantot. Paldies!